Gripa ir akūta vīrusu slimība, kas ietekmē ne tikai elpoceļus. Tā izraisa arī visa organisma intoksikāciju. Īpaši bīstama gripa ir ar savām komplikācijām – bronhītu, pneimoniju, sirds iekaisumu un dažkārt arī nervu sistēmas bojājumiem. Rudens, ziemas sākums, tas vienmēr ir respiratoro infekciju sākuma laiks, kad iedzīvotāji sāk slimot ar šiem plaušu un elpoceļu saslimšanām, kuras izraisa dažādi vīrusi. Pirmām kārtām tas ir gripas vīrus, otrām kārtām tas ir Covid vīrus, vēl joprojām aktuāls. Slimnīcas uzdevums un visu ārstu uzdevums ir mēģināt pasargāt iedzīvotājus no šiem saslimšanām. Gripa sāks pēkšņi, temperatūra strauji paaugstinās līdz pat 39–40 grādiem, parādās drebuļi, muskuļu sāpes, vājums, galvas sāpes, kaulu laušana. Klepu, siesnas un kakla sāpes parasti parādās tikai 2. vai 3. slimības dienā. Īpaši uzņēmīgi pret vīrusu ir bērni, gados vecāki cilvēki, grūdnieces un tie, kas cieš no hroniskām slimībām, sirds un asinsvadu, plaušu slimībām, kā arī cukurdiabēta. Šiem cilvēkiem gripa var izraisīt smagas komplikācijas. Drošākais un efektīvākais aizsardzības veids ir vakcinācija. Vakcīna pati par sevi slimību neizraisa, taču tā palīdz organismam izstrādāt antivielas, kas aizsargā pret vīrusu. Pirmkārt, mēs pasargājam sevi. Ja mēs saslimstam, tad slimība notiek vieglākā formā, nav blakus parādība, nav izslimojam, teiksim, vieglā formā. Ja mēs vakcinējoties varam pasargāt arī savus ģimenes locekļus, savus tuvākos no inficēšanas. Ja mēs arī saslimstam, mēs slimojam mazāk dienas un vieglākā formā, teiksim. Ko es vēl gribu pateikt par vakcināciju? Vakcinācija ir uz pierādījumiem balstīta aizsardzība pret šīm respiratorajām infekcijām. Es aicinu visus iedzīvotājus, kuriem tas ir aktuāli, svarīgi un nepieciešams tomēr nākt un vakcinēties, jo tāds neliels salīdzinājums, teiksim, lietus laikā, ja mēs izējam ar lietus sargu ārā, mēs esam pasargāti. Ja mēs izējam bez lietus sargu, mēs neesam pasargāti. Vakcīnas tiek atjaunotas katru gadu. Ņemot vērā, kādi gripas celmi būs izplatīti konkrētajā zonā. Vislabāk vakcinēties rudenī pirms epidēmijas sezonas sākuma, lai būtu laiks izveidoties imunitātei. Pret gripu var vakcinēties Ventspils slimnīcā. Lai to izdarītu, nepieciešams piezvanīt uz reģistratūru un pieteikt konkrētu laiku. Ja jums ir hroniskas slimības, noteikti konsultējieties ar savu ģimenes vai ārstējošo ārstu. Papildus vakcinācijai svarīgi ievērot arī vienkārši profilakses noteikumus. Bieži mazgāt rokas, netīrīt acis un seju ar netīrām rokām, izvairīties no cilvēku pulcēšanās, īpaši laikā, kad pieaugs saslimstība. Ja tomēr jūtaties slikti, nenodarbojieties ar pašārstēšanos. Vērsieties pie ārsta, palieciet mājās, saudzējiet sevi un arī apkārtējos.